Tev ir aicinājums palīdzēt cilvēkiem, tev uzrunā medicīnas nozare, pēc vidusskolas izvēle nav tikai par diplomu, tā ir izvēle par to, kādu ietekmi tu gribi atstāt, un viena no vietām, kur šo ceļu sākt, ir Latvijas Universitātes Rīgas pirmā medicīnas koledža, profesionālās izglītības iestāde, kur iespējams apgūt pieprasītas profesijas medicīnas nozarē. Ja tevi interesē dinamiska vide, tad izvēlies programmu ārsta palīgs. Ārsta palīga studijas nozīmē apgūt neatliekamās palīdzības pamatus, pacientu aprūpi, medicīnisko manipulāciju veikšanu un darbu komandā. Kā jau jebkurā profesijā ir jāapgūst šīs teorētiskās zināšanas. Pirmais gads bija ļoti grūts, bet līdz ko mēs sākām iekļūt šajās telpās, mums visiem vienkārši acis sāk žilbt, un mēs sapratām, cik vienkārši šeit ir viss attīstīts, jo mums koledža visu laiku nodrošina kaut kādu jaunu. Skola mums piedāvā visdažādāko inventāru, lai mēs pielīdzinātu savu mācību procesu ikdienas darbam. Ir dažādi manekeni, ir dažādas medicīnas preces, kā šeit pieņemsim intubācijas caurules, laringiālās maskas, skābekļa kontūras maskas. Atbrīvojiet pacienta krūškurvi no apģērba. Mums šeit pat ir ievietota NMPD mašīna. Ja? Mēs varam veikt dažādas simulācijas, mēs varam izspēlēt. Mēs pat varam skatīties ekrānā, ja? Kamēr mūsu kolēģi izspēlē šo simulāciju mašīnā. Ja? Un pēc tam mēs varam pārunāt tās detaļas, ko mēs varbūt būtu savādāk darījuši. Arī prakse ir neatņemama studiju sastāvdaļa gan neatliekamās palīdzības dienestā, gan ģimenes ārsta praksēs, klīnikās, uzņemšanas nodaļās vai pat operāciju blokos. Arī nesen mums bija mācību prakse uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, un arī lielākā daļa no mūsu kursa var pateikt, ka turpina arī strādāt šajā dienestā pēc mācību prakses. Latvijas Universitātes Rīgas pirmajā medicīnas koledžā iespējams apgūt arī farmaceita asistenta profesiju. Tā ir īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma, kur 2,5 gadu laikā studenti apgūst farmakoloģiju, zāļu formas, farmācijas tehnoloģiju un klientu apkalpošanu aptiekā. Praktiskās nodarbības notiek vietā, kas maksimāli pietuvināta reālai aptiekai, lai jau studiju laikā topošie speciālisti justos droši savā nākotnes darba vietā. Jūs te redzat, gandrīz izskatās viss kā aptiekas, ja, un mēs tagad trenējamies strādājot pie kases kā farmaceita asistenti. Mums daudz ko jāzina, mums jārunā cilvēkiem, mums jāpaskaidro, kā tas zāles lietot. Studijās apgūst farmakoloģiju, zāļu formas, farmācijas tehnoloģiju un citus nozares pamatus. Un interesanti, ka šo programmu izvēlas ne tikai jaunieši uzreiz pēc vidusskolas, šeit studē arī cilvēki nobriedušā vecumā. Profesija ir ļoti pieprasīta, nevajag baidīties, un mūsu kursā arī ir meitenes, kuri ir tieši pēc vidusskolas, bet ir meitenes arī, daudziem ir ģimenes un bērni, un ar ģimeni un bērni var mierīgi mācīties, jau tev vienīgais gribas to darīt. Savukārt, ja tevi interesē zobārstniecības joma, Latvijas Universitātes Rīgas pirmā medicīnas koledža piedāvā programmu zobārsta asistents. Man ļoti patīk strādāt komandā arī, un ļoti interesē arī medicīna. Arī kopmītnes ir tieši blakus, un es dzīvoju Talsos, tāpēc man tas bija ļoti izdevīgi. Man arī patika šīs programmas piedāvājums, un tā es nonācu šeit. Zobārsta asistents apgūst pacientu sagatavošanu procedūrām, instrumentu un materiālu sagatavošanu, kā arī asistēšanu ārstēšanas laikā. Atbalsts no pasniedzējiem, ļoti foršs kolektīvs ir skolā, ir labs aprīkojums, ir jaunākās tehnoloģijas un viss ļoti forši. Latvijas Universitātes Rīgas pirmā medicīnas koledža piedāvā arī programmu zobu tehniķis. Šo izvēlējos pirmkārt tāpēc, ka tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur var mācīties par zobu tehniķi. Kopumā visas studijas man ļoti patīk. Skola pati par sevi ir ļoti atsaucīga ar pasniedzējiem, kas tev nāks pretī. Un šajā skolā ir stipendija, tas arī daudziem interesē. Studējot koledžā, ir iespējams piedalīties arī Erasmus Plus mobilitātes programmā. Pirmajā kursā es devos uz Lietuvu Šauļu slimnīcu. Un es varēju salīdzināt, kā notiek Latvijā un kā notiek Lietuvā. Priekš manis tas bija fantastiski. Šī noteikti ir neaizmirstama pieredze. Šī skola mums dod lieliskas iespējas apgūt nepieciešamo profesijas novirzienu un turpināt strādāt arī medicīnā.
Latvijas Universitātes Rīgas pirmā medicīnas koledža piedāvā ceļu uz profesiju, kur teorija satiekas ar praksi un studiju gadi kļūst par pamatu reālai karjerai.